Salīdzinot šaha tradīcijas Baltijas valstīs, vai var sarindot pēc ranga vai popularitātes? Pirmkārt, tradīcijas kādas. Mums ir katrā valstī viens ir šahists bijis, kas ir latviešiem, tas ir Mihāls Tāls, pasaules čempions. Igauniem ir Pauls Keļes, kurš ir visu laiku bija, viņiem bija, kad savu valūtu, tas bija 5 kroni, bija mums tāds šahists nav vēl šodien. Un lietuviešiem Mikenas, tās bija ļoti liels tradīcijas, un šaha popularitāte Baltijas valstīs ļoti augsta, salīdzinoši ar citām. Tas arī, to pierāda arī FIDE, Pasaules šaha federācijas prezidenta vizītes Baltijas valstīs, īpaši Liepājā. Es nezinu, vai 50 gadu laikā kādas federācijas pasaules prezidents vispār ir bijis Liepājā. Tā kā mēs vienkārši rādām, ka mēs daudz darām, un pēc tradīcijām noteikti, ka Liepājas rokādi ir pirmā vietā, jo ne tāpēc, ka es viņu organizēju, bet tiešām 21 gads tas ir priekš Eiropas un pasaules, tas ir daudz, un rokādi ir labs, ļoti savs brands, un mēs to laktiņu turam tādā augstā līmenī. Bet ir arī augsts līmeņi tādi pasākumi, kas notiek Igaunijā, ir Keļes piemiņas turnīri, kur ir, un skaidrs, ka šis Baltijas zonālais turnīrs, šis ir jauns projekts. Izdevās 5 gadu cīņā pierunāt Hirsanu, Viļam Žīnovu un vadību, kad mēs atjaunojam šo tradīciju, un skaidrs, ka tā ir problēma, jo tas ir precedents visām citām zonām, ka mēs esam izredzēto kārtā, mums tiek dot vieta pasaules kausā, pietiekoši Zolītas balfons, jo šis ir projekts, kas ir Liepāja, Viļņa, Tallina, kas notiek pusotru gadu garumā, un ceram, ka tas projekts attīstīsies, un šī mana ideja īstenosies jau ilgtermiņā. Kā vērtē šaha līmeni un kultūru Latvijā un Liepājā? Ja iet runa par līmeni, līmenis ir salīdzinoši, kā no šaha meistarības viedokļa Liepājā viņš nav sevišķi augsts. Kā mums ir, varētu pat teikt, neteiksim ļoti izcils šahists, bet Vaģims Daškēvičs, kurš šobrīd dzīvo Norvēģijā, bet viņa līmenis ir top 10 noteikti Latvijā, varbūt pat augstāk. Bet Liepājā ir labi jaunieši, labi šaha skola strādā un ar labiem panākumiem spēlē. Latvijas šaha līmenis ir ļoti augsts, arī pasaulē. Es ceru, ka šogad būs pasaules šaha olimpiāda augustā. Es domāju, ka būs ļoti labi rezultāti. Noteikti būsim priekšā brāļiem, igauņiem un lietuviešiem. Mums ir Šīrovs Aleksejs, kurš ir pasaules vicečempions, kurš aktīvi spēlē šahu būs. Šobrīd atlidoja mums Kavaļenko, kurš pārstāv Latviju, dzīvo Latvijā un ir viens no labākajiem jauniem šahistiem Eiropā. Un tā kā mums ir jaunie, ir Niekšāns, ir stabils lielmeistars Mieris, tur mums ir Kantāns, kas noteikti būs gada laikā lielmeistars un kas piedalās šī turnīrā un brauks uz olimpiādu arī komandas sastāvā. Tā kā mums ir labi jaunieši un Latvija ir kaut kad arī, ja runā par Lietuvu, tad un Igaunija, viņiem arī ir tradīcijas pietiekoši augsts. Un vienīgais, kad man uzturēs šaha sistēma Latvijā mazliet labāk sakārtot. Потому что Лиепая – это не только шахматный центр в Латвии. Лиепая известна во многих странах мира, во многих уголках. Ариса знают как известного организатора, промотора шахмат. И вот этот первый такой зональный балтийский турнир мы решили организовать от Лиепая, потому что здесь традиции, здесь организаторы, здесь тренеры. Тем более турнир такого формата с таким призовым фондом и с тем, что победитель он будет участвовать сразу в Кубке мира, дает все основания, чтобы все-таки опытные организаторы были. А Арис, он уже на протяжении более 20 лет является известным шахматным организатором, шахматистом. Поэтому, когда поступило предложение от шахматной федерации Латвии, от Ариса Озиншевса, организовать здесь турнир, то мы в ФИДЕ согласились, и я всегда с удовольствием приезжаю. И тем более, что мне Лиепая нравится, все время жалею, что приезжаю всего на один день. Вот мы летом будем рокаду проводить, может быть, удастся мне
на 2-3 дня здесь остановиться. Мы работаем по двум основным направлениям. Это популяризация и развитие шахмат. Популяризация, конечно, идет через программу Chess in School. Шахматы в школах 10 лет назад мы одобрили. В Европарламенте тоже нас поддержали министры спорта и образования. И во многих странах мы вводим шахматы где как на факультативной основе, где как обязательный предмет. Например, вот месяц назад в Мексике мы подписали соглашение с правительством Мексики, и министр образования подписал указ, по которому уже с 1 сентября все 200 тысяч школ в Мексике, они переходят на обязательный предмет обучения. То есть шахматы там не на факультативно, а все дети обязаны будут изучать шахматы. Также и в Парагвае, в Уругвае, в африканских странах, Того. И приятно, что во многих сейчас уголках, во многих странах мира, а ФИДЕ входит 181 страна мира, развиваются шахматы в школах. В вашей стране тоже поддерживаются шахматы, развиваются в школах, в детских садах. ФИДЕ помогает материально, технически. Мы проводим шахматные семинары, издаем учебники, приглашаем талантливых участников детских турниров на различные международные соревнования. Ну и второе направление – это, конечно, чтобы шахматы были включены в олимпийскую программу. Мы уже провели ряд переговоров с предыдущим президентом Жак Роге, сейчас Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета. У нас встреча будет в Лозанне. И сейчас мы готовим наше предложение, чтобы шахматы были включены в зимнюю олимпийскую программу. Pirmām kārtām liels paldies Ārim Uzuliņam, kas ir spējis šādu turnīru izveidot. Un man liekas, ka šāda turnīra dod iespēju gan sportistiem, gan arī līdzjutējiem pietiekami labi saprast, ka šahs ir ļoti nopietns sporta veids. Un īpaši, manuprāt, ka Baltijas šahs dod arī iespēju pacīnīties starp Baltijas valstīm. Jo katram jau gribētos uzvarēt, piemēram, lietuviešus vai igauņus. Varbūt pat svarīgāk nekā, piemēram, spāni. Kāds ir tavs vēlējums šahistiem? Mana sena paziņa Dana Reizeniece man ir mācījusi, ka šahisti nekad nedrīkst ņemt gājienu atpakaļ. Tas nozīmē, ka atliek tikai viena iespēja – gājiens uz priekšu un uzvaru. Tas ir arī vēlējums. Можешь идти готовиться теперь.